tūlīt pat superfināla izšķirošā cīņa par zelta godalgām. Ulbroka cīnīsies ar Lielvārdu. Izvēlēsies taktiku katra no komandām, īpaši šajā gadījumā lielvārdieši. Un ir arī pirmais vārtu guvums. Lielvārde izvirzās vadībā 1-0. Bet Ulvis Dūniņš šķiet no laukuma centra met bumbu Ulbrokas vārtu virzienā un pēc rikošeta bumbiņa atrod ceļu vārtos. Nekas nevainās arī īpaši pēc gūtajiem vārtiem. Joprojām aktīvāk bumbiņu kontrolē Ulbrokas komanda. Blīns redzam viena no retējiem uzbrukumiem Lielvārdes izpildījumā. Vēl viens tāls metiens, šoreiz no Toma Akmeņa laukam. Un jāsaka, Atis Blīns bija tieši arī treneris brīdī, kad sākās Lielvārdes komandas uzplaukums un vairāk kārt pieminētais Atis Blīns. Akmeņlauks, divi Ulbrakieši ielaikumā, tomēr tiek vaļā no šīta presinga un patīkam, kā uzsvers tieši šo Ulbrakas jauno spēlētāju. Nav pazūdis izslēgšanas mačos, sezonā viņam 7 punkti, tad 5 vārtu gumi tieši izslēgšanas mačos un tieši viņš šobrīd uzbrukumā. Metiens un atkal Jānis Salcevičs iesaistoties 2012. gadā, kad pirmo čempionu titulu izcīnīja Lielvārde, tā kā gana labi izdevies Lielvārdei saglabāt savu sastāvu pa vārtiem, cenšas izspēlēt bumbiņu precīzāk un tieši Zaicevs pretuzbrukumā. Labs metiens un šķiet arī galvenokārt lielāka aktivitāti un arī rezultāti gaida no Ulbrokas komandas. Arī viņi tieši tagad uzbruka un kas par vārtu guvumu Rolandam Kovaļevskim. Eleganti. Komandas kapteinis rezultatīvākais spēlētājs saka savu vārdu pirmajā minūtē, izlīdzinot rezultātu. Tur jāuzslavē Lauris Zaicevs laukuma centrā. Bumbiņas kontrolas pirmām kārtām, lai pēc tam domātu tālāk arī par kādu uzbrukumu. Un tagad Ulbraka uzreiz redzam cenšas izveidot pretuzbrukumu. Šoreiz gan kļūdas piespēlēs, nedod iespējas uzbrukt. Un te jau bīstam uzbruka Lielvārdu, liela drūzma vārtu priekšā. Un šķiet, kad uzbrukums Ulbrakas komandai tāls metiens. Kuzuļa izpildījumā ātrais uzbrukums jau lielvārdiešiem. Laba epizode netiek izmantota. Tiešām diezgan identiski ir mača ritējums pirmajam periodam. Iesāk aktīvi. Tā jau Blīns kopā ar Kovaļevsku. Atgūst Ulbrakiešiem. Vēl vārtu priekšā un vārtī. Lauris Zaicevs pēc Ata Blinda piespēles pirmo reizi šajā mačā izvirza vadībā esošos valsts čempionus Ulbraku. Laurim Zaicevam otrais rezultāts punkts. Šoreiz Ata Blinda piespēle valsts čempiona BCF Ogdogs Ulbraku. Raudzīsim, vai tas atnesīs kādas izmaiņas spēles ritējumā. Šeit bīstams moments jau Lielvārdei. Neizdodas arī atkārtotais metiens. 14 punkts izdevies viņam šo sezonu gūt. Arī viens no labākajiem snaiperiem. Te gan nesanāk pēdējās sekundēs metiens Gribustam. Labā pozīcijā izdodas izspēlēt jau Akmeņlauks. Kopā ar Gribustu centās izveidot savu pretuzbrukumu. Un te bīstams moments. Tur ļoti rupšs, neteiksim rupšs, vienkārši spēles situācija izveidojās, kad smagu Ulbrakas vārdu virzienā Petrovskis. Ātri pārēja uzbrukumā. Kovaļevski ies uz brīvu metienu. Te divatā modelis bloķē, taču pirmais pie atlāk šīs bumbas ir Kāls Jānis Petrovskis, gūstot trešos vārtus BCF Ulbrakas labā. Skaists vārtu guvums. Redzēsim arī to atkārtojumā. Tur arī bija burzma vārtu priekšā. Uzreiz arī skatījos Resnešu virzienā, kā viņi vissvarīgāko rezultātu, kāds var būt, proti gūti vārti. Un tagad jau lielvārdiešiem saspringums un izdodas salīdzinoši ātri vienus vārtus atspēlēt. Ko, sagaidījuši esam šo te vārtu birumu. Trešās trešdaļas sākums atnes 2 vārtus. Abas komandas apmainās ar vārtu guvumiem īsā laika brīdī. Blīns turpina. Pēc izspēles izgriežas ar 2 spēlētājiem metiens vārtu pārliknis. Bumbiņa neatrod ceļu vārtos, bet Kaspar Reidi pieredzējušā Ata Blinda izpildījumā. Vēl 45 sekundes jāspēlē skaidriskajā mazākumā un izveido pat momentu. Lielvārdes spēlētāji labi virsniņš piespēles Torsteru. Doties tuvāk trešajam čempionu titulam. Un te tieši tevis pieminētais Kusiņš. Vēl Blumfelds. Bīstami, Savins. Tas bija Skadiņš, meti no labas pozīcijas, labi spēlējot Ronim. Ulbrakai iespēja skriet pretuzbrukumā.
Labi nospēlē arī jaunais Blumfelds, devās ātrajā uzbrukumā. Labi piespēlēja Skadiņam, Skadiņam tur arī bija garāka pauze, bet tomēr metiens sekoja, bet tagad gan bumbiņi ir vārtos. Mihailovska metiens atrod ceļu vārtu tīklā, bet arī šoreiz ar pamatīgu devu veiksmes lielvārdiešiem izdodās gūt vārtus. Tā viņš šķita, ka meklēja piespēli. 3-3 rezultāts, nepilns 10 minūtes vēl jācīnās. Šeit pamatlaikā labs moments Andrim Virsnītim. Rozovs, Kovaļevs, tāls raidījums, Salcevičs ķer rokās, turklāt ar piespēli centās izviest. Un vēl viens metiens, ko redzam, kļūda Salcevičs piespēlē, noved pie tā, ka pašam atkal jāglāb situācija. Tas vienmēr var arī sarūpēt vēl lielākas problēmas komandai, kas ir iedzinējos. Rozovs neskopojas ar labu piespēli uz blindu un lieliski šeit spēlē Salcevičs nolasīja. Šeit ļoti labi Rolands Kovaļevs, kas vienā pieskārienā paņem bumbiņu no aizvārtu šeit. Vārtu gulums Andrim Virsnītim. Līgsmo lielvārdi atjauno vadību, jo vadībā viņi nebija kopš otrā perioda ievada. Kurā gadījumā fantastiski iespēja pie vieniem vārtiem, pāris sekundes viņi jau pie otriem vārtiem. Tas pats turklāt ar gūtiem vārtiem. Šajā mirklī jābauda florbols, Kārli. Arī mums, es domāju, ka šāda te situācija, kad rezultāts ir praktiski līdzīgs. Un šeit otrie vārti Mihailovska izpildījumā un lielvārde dubulto pārsvaru trešās trešdaļas izskaņā. 5-3 kļūst rezultāts un tas jau ir nopietni, kad jāspēlē mazāk par 5 minūtēm. Kovaļevskis Ceriņam iespēle atkal uz blindu vārtu priekšā. Zaicevs netrāpa. Bumbiņi ripo vārtos, taču paspēja Kovaļevskis, spēlē uz Ceriņu. Ceriņa raidījums bloķē Torsters. Blumfeldam iespēja mest jau tukšos vārtos, un tas arī tiek izdarīts. 6-3, un šķiet, ka tas varētu būt arī punkts par uzvarētāju noteikšanu šīs dienas lielajā finālā. Vēlreiz Kovaļevskis tālāk jau piespēlē, vēlreiz metiens šķēla izpildījumā. Tas tiek bloķēts, vēlreiz atkārtots metiens un izdodās Laurim Zaicevam vēlreiz teikt savu vārdu. Un arī 4. vārtu gūmā piedalās Lauris Zaicevs, tā kā, ja tiešām Ulbras komanda šķēls piespēlē metienu Ceriņa izpildījumā. Un tagad jau bumbiņi ir Jānim Salcevičam. Viņš vienkārši raida bumbiņu tālajā stūrī. Kovaļevskis pārter, bet tas ir arī viss. Lielvārde atgūst čempionu godu LV Florbola līgā. 3. čempionu tituls kopumā. 2 gadi bija izlaists, bet tagad atkal lielvārdieši var līgsmot. Čempionu kausa atkal ceļos pie viņiem.